Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā lielajā piekdienā klausieties vārdus no Vecās derības pravieša Jesejas grāmatas 53. nodaļas 6. un 7. pantu. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā. Tā viņš apklusa, tā viņš neatdarīja savu muti. Āmen. Nāc svētais gars, nāc apgaismo mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga un svēta patiesība. Āmen. Mīļā draudze, lielā piekdiena ved mūs pie krusta. Un krusts ir vieta, kur viss apklust, kur apstājās laiks un kur Dieva mīlestība pret mums atklājās visdziļāk. Tāpēc šodien nevis skriesim uz priekšu, bet apstāsimies, lai skatītos uz Jēzu pie krusta pienagloto, lai redzētu viņa upura smagumu un lai iedziļinātos šai mīlestībā, kas ir lēna, pacietīga un bezgalīga. Lai šī ir diena, kad Dievs mums liek palēnināt soli, lai ieraudzītu to, ko steigā mēs bieži palaižam garām, mīlestības pilno atklāsmi krustā. To atklāsmi, kas turpinās mūsu vidū. Šodien, kad saņemam Dievu vārdu un sakramentus, Viņš nes šo atklāsmi mūsu vidū šodien. Kāda ir mūsu pasaule? Mūsu pasaule ir ātruma pasaule. Mēs ļoti steidzamies. Mēs lepojamies ar efektivitāti, ar to, cik ātri spējam paveikt darbus, cik daudz mērķus sasniedzam, cik ļoti virzamies uz priekšu. Tehnoloģijas mūs dzen uz priekšu. Viss notiek arvien straujāk, un mēs bieži vērtējam progresu pēc tā, cik daudz un cik ātri mēs varam kaut ko izdarīt. Savukārt Jēzus, Dieva dēls, izvēlējās iet citu ceļu. Viņš izvēlējās lēnu, apzinātu, mīlestības pilnu ceļu pie mums. Viņš nestaigāja pa zemes ceļiem kā steidzīgs iekarotājs, bet drīzāk viņš nāca kā mūsu ceļa biedrs. Viņš nāca ar mums kopsolī. Viņš nāca mūsu tempā. Ziniet, cik ātri cilvēks iet parasti? Kādas 4-5 km/h. Tad iedomājieties, Jēzus nāk un nāk mūsu ātrumā. Jēzus nesteidzās, bet apstājās. Viņš apstājās, lai satiktu cilvēkus, lai dziedinātu slimos, lai uzklausītu izmisušos, lai pamācītu dievbijīgos. Mēs redzam, viņš nekad nesteidzināja savu misiju. Viņš veltīja laiku. Viņš vienmēr bija klātesošs, lai mīlestība, ko viņš nestu, varētu kārtīgi iesakņoties un palikt cilvēku sirdīs. Jēzus lēnais ceļš nekādā gadījumā nebija vājuma zīme. Tā bija mīlestības liecība.
Un to mēs redzam visā viņa dzīvē. Atcerieties, viņš izvēlējās piedzimt kā mazs bērniņš. Viņš auga kā jebkurš cits bērns. Viņš dzīvoja parastā ģimenē. Viņš dzīvoja starp vienkāršiem cilvēkiem, mācījās arodu, izglītojās cilvēciskā tempā. Un, kad viņš sāka kalpot, arī viņš gāja no ciema uz ciemu, no sirds uz sirdi. Viņš aicināja cilvēkus ticībā, aicināja cilvēkus attiecībās ar Dievu. Viņš nekad neskrēja uz priekšu. Viņš nesteidzās, lai ātrāk pabeigtu darbu, bet gāja lēni. Viņš gāja lēni, jo viņš ir mīlestība. Un ja viņš nebūtu mīlestība, tad viņš ietu daudz ātrāk. Jo mīlestībai ir savs temps un savs ātrums. Tas ir iekšējs ātrums. Tas nav mūsu tehnoloģiskā laikmeta ātrums. Tāpēc viņš gāja lēni. Un šis ceļš veda uz krustu. Uz vietu, kur viņa mīlestība sasniedz kulmināciju. Un mēs redzam, kad lasām evaņģēlijus, kā šis stāsts uz beigām, jūs tikko dzirdējāt to nolasītu, kā viņš paliek arvien lēnāks un lēnāks. Šis temps kļūst arvien lēnāks, līdz viņš pilnīgi apstājās krustā. Pienaglots pie krusta, Jēzus zaudēja jebkādu kustību. Pilnīgs apstāšanās punkts. Šai nekustīgumā, šai klusumā, šai ciešanu un nāves brīdī Dieva mīlestība pret mums atklājās vispilnīgāk. Tātad krusts nav vienkārši notikums cilvēces vēsturē, tā ir Dieva mīlestības kulminācija. Viņš atdeva sevi visu par mums. Tā ka nekas pāri nepalika. Tieši krustā, kā baznīca to ir apliecinājusi visos laikos, Dieva mīlestība ir atklājusies vispilnīgāk. Jo Jēzus taču varēja iet arī citu ceļu. Viņš varēja arī izvēlēties neciest, nemirt. Viņš bija svēts, viņš bija Dieva dēls. Bet kāpēc viņš to darīja? Tāds ir mīlestības ceļš. Tāds ir mīlestības temps. Tas ir lēns. Un tas ziedo pats sevi. Ja viņš būtu gājis ātrāk, viņš nebūtu mīlestība. Ja viņš būtu izvairījies no krusta, viņš nebūtu mīlestība. Bet Jēzus bija mīlestība. Jēzus gāja lēni un apstājās, lai atdotu sevi visu. Redziet, kāds ir krusts. Krusts nav tilts uz vieglu laimi vai ātru risinājumu. Krusts ir tas lielais noslēpums, ko esam aicināti vērot, palikt pie tā, saprast un iedziļināties visu savu mūžu garumā. Krusts prasa sastapšanos ar sāpēm, ar upuri, ar mīlestību, kas neizvairās no ciešanām. Mēs redzam, kāds varonis ir Jēzus. Jēzus nenāk netriumfē ar spēku. Viņš ir Dievs, kas mūsu dēļ kļūst vājš, lai pierādītu, ka mīlestība ir stiprāka par nāvi. Viņš iet uz šo pilnīgā apstāšanās punktu, kas nav sakāve, bet ir uzvara. Kas ir uzvara, kas nāk caur lēnu un pacietīgu mīlestību. Mīlestību, kas nekad nepadodās. Tomēr krusts nav stāsta beigas. Jēzus lēnā mīlestība, kas atklājās pie krusta, turpina nest augļus šodien un šeit. To Jēzus atstāja mantojumā. Viņš pats sevi arī atstāja mantojumā. Vakar bija zaļā ceturtdiena. Jēzus atstāja mantojumā svēto vakarēdienu, lai mēs no tiem augļiem, ko viņš izcīnīja pie krusta, varētu baudīt
vēl un vēl. Viņš teica, to dariet mani pieminēdami, ņemiet un ēdiet, ņemiet un dzeriet. Tā evaņģēlijs turpina darboties mūsu vidū. Viņš atstāja pats sevi, tas turpina darboties, krusta augļi turpina darboties mūsu vidū. Tā ir patiesi labā vēsts par Jēzus nāvi un augšām celšanos. Šie sakramenti, Dieva mīlestība joprojām nes mūsu vidū. Ik reizi, kad klausāmies Dieva vārdus, tie mums sludina Kristus upuri un uzvaru. Ik reizi, kad dzirdam evaņģēliju, tie ved mūs pie krusta, lai mēs piedzīvotu šo lēno, pacietīgo mīlestību. Ievērojiet, evaņģēlijs nekad nav steidzīgs. Evaņģēlijs aicina mūs apstāties, klausīties, pārdomāt un saņemt žēlastību, kas plūst no krusta. Arī sakramenti tādā veidā darbojās. Tie savieno mūs ar Kristus upuri tādā lēnā pacietībā, apžēlošanā. Kā piemēram kristībā. Kas notika kristībā ar mums? Mēs tikām savienoti ar Jēzus nāvi un augšām celšanos. Un mēs paliekam šajā kristībā, arvien tapdami mazgāti kristības ūdeņos. Kas notiek vakarēdienā? Vakarēdienā mēs saņemam Kristus miesu un asins. Tie ir nemitīgi atgādinājumi par krustu, par viņa uzvaru. Tā sakramenti nav tikai ārēji rituāli, tie ir svēti brīži, kuros mēs apstājamies, lai piedzīvotu Dievu klātbūtni, lai saņemtu viņa žēlastību, kas plūst no krusta. Tāds ir Dieva temps. Dievs nolaižās pie mums un darbojās mūsu tempā. Viņš iet kopsolī ar mums. Viņš iet tāpat, kā mēs ejam, un viņš mūsu gaitā dziedina mūs ar savu mīlestību. Un tam ir sekas mūsu dzīvē. Ko tas nozīmē mums? Tas nenozīmē, ka pasaulē mums jābūt tiem ātrākajiem un tiem veiklākajiem un tiem vislabākajiem. Tieši otrādi. Mums ir jāapstājās pie šī Dieva mīlestības tempa, jo Dievs ir apstājies mūsu dēļ. Viņš ar savu mīlestību neietekmējās no apkārtējās pasaules. Atcerieties, ko Jēzus par sevi saka. Es esmu lēnprātīgs, es esmu no sirds pazemīgs. Mācieties no manis. Tāds ir Jēzus mīlestības temps. Viņš nāk kopsolī ar mums, un viņš pie krusta pilnīgi apstājās mūsu dēļ. Vai arī šodien Jēzus nemāca mums dzīvot šajā viņa mīlestības tempā? Mēs bieži pa galvu, pa kaklu skrienam pa dzīvi. Un vai mēs nepazaudējam būtisko? Vai bieži mēs nezaudējam attiecības, klātbūtni un mīlestību? Un krusts nu reiz mums atgādina to, ka patiesais progress nav mērams ar to, cik ātri ejam vai cik daudz sasniedzam. Bet patiesais progress ir, vai mēs esam sakņoti viņa mīlestībā, vai paši esam mācījušies mīlēt, vai esam klātesoši Dievam un klātesoši viens otram. Tātad to atcerieties šodien. Mūsu Dievs iet lēni. Viņš par mums apstājās pie krusta. Viņš mums māca, ka svarīgāko dzīvē nedrīkst sasteigt. Viens piemērs no Bībeles ir, atcerieties, Izraēla tautu Jūdu tuksnesī. Viņi pavadīja 40 gadus. 40 gadus, lai iemācītu vienu lietu. Cilvēks nepārtiek no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. 40 gadus māca vienu lietu – uzticēties Dievam. Vai Dievs arī mūs neved līdzīgi? Viņš neved caur mūsu dzīves garajiem tuksnešiem, lai mēs iemācītos šo lēno mīlestības gaitu. Pirmkārt, lai mēs dziļi mācāmies un paši allaž paliekam iekš
Kristus krusta mīlestības, jo viņa krusts ir mīlestības avots. Un otrkārt, lai mēs mācāmies paļauties, lai mēs mācāmies mīlēt paši, lai mēs mācāmies piedot paši, kā viņš mūs ir mīlējis, kā viņš mums ir piedevis, kā viņš mums ir uzticējies. Un krusts ir šīs mīlestības kulminācija. Sakramenti mums to nemitīgi atgādina. Tur ir Kristus krusta augļi. Tie nemitīgi mums atgādina, Jēzus ceļš ir lēns. Viņa upuris pie krusta nav tikai pagātnes notikums, bet dzīva realitāte mūsu vidū. Un šodien, stāvot Lieldienu krusta priekšā, padomāsim, kas ir tas, kam mēs paši esam steigā paskrējuši garām, varbūt kādam esam pagājuši garām un atstājuši aiz sevis. Vai mēs savā steigā neesam palaiduši garām Dieva klātbūtnes un Dieva atklāsmes momentus, ar ko viņš grib tuvoties mūsu dzīvē, kas notiek evaņģēlijā un sakramentos. Tā lielā piekdiena mums māca nesteigties, neaizskriet tam garām un neskriet tālāk, bet palikt šeit pie krusta un vērot. Jēzus apstājās šeit. Viņš apstājās, lai mūs glābtu. Skatieties uz viņa mīlestību, kas ir lēna, pacietīga un bezgalīga. Viņš netraucās uz priekšu, bet apstājās mūsu dēļ. Šī mīlestība ir piekalta pie krusta un turpina satikt mūs viņa vārdos un sakramentos. Lai lielā piekdiena māca mūs iet lēnāk, mīlēt dziļāk un palikt Dieva mīlestības klātbūtnē. Ticiet tam. Āmen.